Visas tās mācības, ar kurām esmu gājusi, bija man ļoti nozīmīgas, un es nevaru iedomāties sevi šobrīd, ja es nebūtu izgājusi tieši caur to visu, caur ko es esmu izgājusi. Es skatījos ļoti daudz dažādus raidījumus par tetovētājiem un kā viņi strādā, kāda ir viņu ikdiena. Tas mani iedvesmoja pamēģināt to pašai. Un tā kā es nāku no mazas pilsētas, es tur biju vienīgā tetovētāja, ieguvu diezgan lielu popularitāti, man bija daudz cilvēku, uz kā trenēties. Stils, kurā es strādāju un kurš man ir vistuvākais, ir realisms un konkrētāk tie ir portreti. Man ļoti patīk taisīt krāsainos portretus. Atvēru savu pirmo tetovēšanas studiju 15. gadā. Tas bija maziņš kabinetiņš, kurā strādāju tikai es. Paralēli es ļoti daudz ceļoju, esmu strādājusi dažādās valstīs un līdz ar to uzkrāju pieredzi un informāciju, kādu es gribētu savu salonu.